Runājot par klimata un energoefektivitātes atbalsta programmām, īpašu vērība tiek pievērsta saules paneļu atbalsta programma daudzdzīvokļu mājām. Vai tā tiks ieviesta 2026. gadā un kādu ieguvumu no tā iegūs iedzīvotāji un apkārtējā vide? Skaidrojumu sniegs klimata un enerģētikas ministrs Kaspars Melnis. Viena no atbalsta programmām, pie kurām mēs strādājam, ir daudzdzīvokļu moju saules paneļu akumulātoru uzstādīšanai. Jēdzēji, kā ir privātmojam, kas ļoti labi savu porādēju, pagājušajā gadā vien tika uzstādīts 15,000 klients, kas kopumā jau Latvijā vien pa privātmojam ir uzstādīts jau pēc jaudām mazais keguma hess. Ir jēdzīgi, mēs varamies uz daudzdzīvokļu mojām, kur uz jumtiem var uzstādīt saules paneļus ar valsts atbalstu akumulātorus, tādā veidā gan pirmkārt samazinot savus elektrības rēķinus, siltuma rēķinus. Ir tāpat, kad, ja nu pazūd elektrība, tev tomēr ir akumulators, kas ļauj darbināt siltumsūkņus, ūdeņu sūkņus vai arī liftus kaut kādu laiku, kamēr tev nav elektrības. Tādā veidā būt pasargotiem pret vātru pārrovumiem vai kad pazūd elektrība.